Nu, dāmas un kungi, pēc vidika nosaukuma jūs varat saprast, ko mēs šodien darīsim. Salīdzināsim, kā BH iet ar 19. diskiem un kā iet ar 15. Salīdzināsim, vai tiešām tur ir baiga atšķirība ātrumā, pātrināšanā. Mērīsim mēs ar divām ierīcēm. Viena no viņām ir kaut kāds LMs no Aļika, kurš mēra no riteņiem pa taisno. Tā kā 19 ir drusku lielāki nekā 15, viņas mēs mērīsim arī ar otru ierīci, ar GPS-u, kas ir. Tā arī vairākas reizes līdz 100 iedzīsim, tā vidējo pātrinājumu sekundēs paskatīsimies un salīdzināsim, kurš tad ir ātrāks. Pagnali! Nu, ejam nosversim, cik šitais mēslis grūts ir. Mamma svari, tikai nesakiet nevienam. Jeb! 25 kilogrami pret... Kādi 17? 16 ar pusi. Karoči, 17 kilo pret 25. Starp citu, šitie ir J9. Tie ir 10, varbūt vēl uz kādu kilogramu liekais svars būs. Tā! Rotācion! Rotācion! Groplis tāds. Pambierāp. Jātie pandējāp. Starp citu, nedomājiet, ka esmu bagāts, ka šitādus riteņus uzlieku. Tas es paņēmu pie bagātajiem cilvēkiem. Šeit varēs Instagramu ieraudzīt. Starp citu, šeit ir J10, vajag pamērīt, cik šitam svars ir. Tas bija 24 un 8, šitais ir vēl uz kilo vairāk. Tā, tagad nedaudz matemātikas. Mums ir pitnāškas, kuras sver 16,5 kg. 16,5 pa 4, 66 kg. Mums ir priekšēji 19, 2 pa 25 un vēl aizmugurēji 19, 2 pa 26. 50 plus 52, 102, 102 minus 66, 36 kg. Tā, aizmugurēji liksim pirdeļi liksim aizmugurēji. Pirdeļi spolējas labāk. Davai pirdeļi, sazināties ar mani. Es jūs reklamēšu. Bļā, nu paskat tu kāds kroplis, jop cik. Nē, tas nav normāli. Ar šitādiem diskiem nedrīkst braukāt. Fu. Ar šitiem tikai spolēt. Negrib! Spolēja šitā iekšējā puse, vai ne? Pagnali! Šī mašīna ir aprīkota ar 1.8 benzīna motoru NCS2 B18, 316 modelis, 116 zirgspēki un huizin cik newtonmetru. Pagnali, jomana! Tā,
Mēs atrodamies uz slēgtas trases, mēs mēģināsim tūlīt atkal 0-100, kā redzat, patrulē, neļaut citām mašīnām braukt. Viss kārtībā ir. Tā, mēs esam pārģērbušies tagad uz 19. čībām. Ko tiem tur vajag? Šā būs saruna laikam. Да вроде не нарушаю. Короче, jā, 15. mēs jau izbraucām, tagad 19. mēģināsim 3 reizes izbraukt video, skatāmies un salīdzinām, kas tur ir.